Ārkārtīgi svarīgs temats, kas, protams, skar ļoti, ļoti daudzus. Cilvēki tur var izlikties un tēlot nezinu ko, bet realitāte ir tāda, kāda ir un beidzam izlikties. Vienkārši pārtaisamies. Masturbācija. Pēc kādas sesijas Džeiks mani drosmīgi iztaujāja par masturbāciju. Viņš atklāti atzina, ka vienatne viņam ir cīņa. Vientulība pavairoja viņa seksuālo spriedzi, kas nereti beidzās ar pašstimulāciju. Jā, viņš bija pārvarējis atkarību no pornogrāfijas, ikdienas smagi cenšoties, viņš atteicās no aizvien jauniem un iluzoriem attēliem, kas iesvēla šo cīņu. Taču viņš joprojām bija atkarīgs no masturbācijas 3-4 reizes nedēļā, iepriekš viņš to bija darījis reizi vai 2 dienā. Viņš gribēja zināt, vai masturbēdams rīkojas aplam. Vispirms es uzslavēju viņu par gūtajiem panākumiem. Viņš nebija piemetis ugunīm jaunu malku, un liesmas vairs nešāvās tik augstu kā iepriekš. Es vienkārši viņam pateicu, ka mērķis, ko esmu iecerējis ikviena cilvēka labā, ir pakāpeniska atbrīvošanās no masturbācijas, lai atkarība no tās aizvien mazinātos cilvēkam pieaugot Kristū. Un jā, es sacīju, ka labāk ir masturbēt nekā izvarot citu cilvēku personu nelikumīgā seksā. Tomēr, lai gan tas ir mazākais ļaunums, masturbācija ir un paliek cilvēka nama apgānīšana. Kāpēc apgānīšana, Džeiks jautāja, kurā vietā tas rakstos atrodams? Es nevarēju atbildēt tieši, taču norādīju, ka Dievam ir cēlāka nodēma attiecībā uz mūsu seksualitāti. Ja mūsu seksualitātes mērķis ir dāvāt sevi citiem, atvērt sava nama durvis un logus citiem, iepazīties ar citiem, ļaut viņiem iepazīt mūs, varbūt pat kādu brīdi nojaukt vienu otru mūru un pa īstam savienoties ar citu cilvēku, vai masturbācija ved tuvāk šim mērķim, vai to kavē. Džeiks nejūtās pārliecināts. Pirmkārt jau viņš nesaskatīja, kā masturbācija var kaitēt attiecībām. Tad es viņam pavaicāju, kā viņš jūtas pēc tam, kad ir masturbējis brīvs un atvērts citiem cilvēkiem, vai arī neveikli, mazliet nokaunējies. Viņš atzina, ka izjūt vainas apziņu un domāja, ka masturbācija tiešām var radīt šķērsli starp viņu un citiem. Vai tā atturēja no patiesas sevis dāvāšanas, kā sacīja Džons Vaits, tā pieviļ to pašu instinktu, kuru apmierina. Es pastāstīju, ka apzinos, cik dziļi iesakņojies varbūt šis ieradums. Daudzi man zinām cilvēki sākuši masturbēt bērnībā, tāpēc, ka jutušies vientuļi un noraizējušies, piedzīvojot kādas visai sāpīgas situācijas. Pašstimulācija viņiem palīdzēja atvieglot reālās dzīves sāpes. Savukārt citi sāka masturbēt saskaroties ar pornogrāfiju, seksuālu vardarbību un seksuālām rotaļām. Bērnu vidū robežas tika pārkāptas jau ļoti agri un ķermenis atbilstoši reaģēja atkal un atkal. Masturbācija neapšaubām ir sastopama ļoti bieži. Tā faktiski ir bērnišķīga, tā neveicina to dāvāšanas veidu, kādā pieaugušie vēlas sevi dāvāt citiem pieaugušiem. Mūsu pašu pasauli, kurā valda alkas un atvieglojums, nespēja apmierināt